Esmu Iveta no Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības Talantu kalve. Esmu biedrībā tā persona, kura parūpēsies par tavu labsajūtu, lai tev būtu ko uzlikt uz kārā zoba. Es būšu arī tā, kas nodrošinās, lai programmā viss pietiek, visādi resursi. Un arī atbildēšu uz taviem neskaidrajiem jautājumiem. No telefona, e-pastā vai klātienē. Es esmu Ligita Millere. Un es došos ar tevi kopā piedzīvojumu pārgājienā. Būšu treneris mērķu plānošanas nodarbībās vai vērtību nodarbībās. Talantu kalve ir tā vietne vai vide. Vieta, platforma, kur katrs jaunietis var būt... Viņš pats. Viņš pats. Jā, kur viņš var būt pats. Viņš var iesaistīties, izrādīt savu iniciatīvu, atrast draugus, piedalīties dažādās aktivitātēs. Īstenot savas ieceres, projektus, idejas. Paplašināt savu redzesloku. Iegūt jaunu pieredzi. Darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Pozitīvas emocijas, organizējot arī pats savus pasākumus. Jā, brīva, droša, atbalstoša vide. Biedrība Talantu. Kā tu domā, kas ir forši pie mums biedrībā? Iet pārgājienos. Un ne vienkārši pārgājienos, bet pārgājienos ar uzdevumiem. Ar dažādiem uzdevumiem. Pārvarēt dažādus šķēršļus, kur vajag. Jā. Grūtības. Kam apakšā ir tādas gudras lietas, kā prasmes sadarboties, komunicēt, apgūt jaunas prasmes. Mācīties iziet no komforta zonas. Jā. Piedzīvot dažādas grūtības. Jā. Pārvarēt sevi, iepazīt sevi, atklāt savas stiprās un netik stiprās puses. Un ne tikai satikt jaunus draugus, pačilot, pakomunicēt. Vēl mums biedrībā ir forši jaunieši, mūsu kodola jaunieši. Tie ir 7. Jā, nu jau 7 aktīvi jaunieši, kuri iesaistās mūsu darbības plānošanā, organizēšanā. Viņi domā pasākumu saturi, piedalās pasākumu īstenošanā. Tā viņi ne tikai apgūst jaunas iemaņas un prasmes, bet arī dabūna to sajūtu, kā pašrealizēties. Un tādā veidā viņi iegūst arī pozitīvas emocijas. Tu vienreiz norealizē pasākumu, piedalās ir forši, gribās vēl. Un kodolā to redz arī tie, kas nav kodolā. Jā, viņiem ir vēlēšanās tikt kodolā. Mēs ar savu darbību radam jauniešiem drošu un atbalstošu vidi, kur viņi jūtas novērtēti, kur katrā no viņiem mēs mēģinam saskatīt viņa to īpašo talantu, viņa īpašo spēju, izcelt viņu gaismā, attīstīt, dot jauniešiem, šiem talantīgajiem jauniešiem iespēju būt, darīt, tikt novērtētam un dabūt to foršo sajūtu, kad arī ja arī man tur kaut kas nesanāk vai... Nu, kā jau tu teici, pašrealizēties. Jā, kad viņš var dabūt to sajūtu, kā man taču sanāk un es taču to varu. Marta, piemēram, atnāca uz nometni. Es neko nemāku, man nekas nesanāk, bet pēc pasākuma viņi jūt, man tas izdevās, man tas sanāca. Un to tikai jādod tam jaunietim iespēja, lai viņš pats sevī apzinātos un dabūtu to apjausmu, to apziņu, ka nē, es taču to varu. Vai tieši otrādi, jā, es to varu, man sanāk. Un mēs organizācijā esam šie pieaugušie darbinieki, mentori, kas cenšamies iedot jauniešiem šo te foršo sajūtu. Iespējas un sajūtas, tieši tā. Kāpēc pie mums ir forši? Tāpēc, ka mums ir forši jaunieši, tie, kas ir pulcējas biedrībā, kas nāk, dara, kas iesaistās pasākumos, mūsu programmās, mūsu darbībā. Jaunieti, ja tev ir 13 gadi un vairāk, nāc pie mums ir forši. Te būs izaicinājumi, jauni draugi, pozitīvas emocijas, izaugsmes iespējas, atbalsts. Atklāsi savu talantu. Attīstīsi to.
un reizēm arī saņems saldējumu. Savukārt informācija vecākiem atvasēm no 7 līdz 13 gadu vecumam piedāvājam vasaras nometnes, kuras ir ar pievienoto vērtību, kā piemēram detektīvu uzdevumi, jaunu prasmju apgūšana, saliedēšanās un sapazīšanās un komandu aktivitātes. Sadarbības prasmes komandā. Jo mēs domājam arī par nākotni, jo no 13 gadu vecuma katrs jaunietis var kļūt par biedrības biedru. Jaunieti seko līdzi Facebook un Instagram kontam, kā arī mājaslapai. Jā. Mēs piedalāmies dažādos projektos un rakstot projektus, mēs domājam par jums, lai jums šis piedāvājums pašizaugsme būtu pieejama bezmaksas.